Turpinot tehnisko palīglīdzekļu tēmu un to nodrošinājumu, Apērons video apmeklēja Latvijas nedzirdīgo savienību. Rindas pēc surdotehniskajiem palīglīdzekļiem hroniski un tradicionāli pašgarākās, jo finansējums, kas ir līdz šim piešķirts surdotehniskajiem palīglīdzekļiem, vienmēr ir bijis pats mazākais. Tad, kad mēs pārņēmām rindas no tehnisko palīglīdzekļu centra, tās jau bija ļoti lielas. Kopā rindās bija nedaudz vairāk par 2200 cilvēkiem uz šo gadu. Mēs jau domājam, ka tās ir milzīgas rindas. Šobrīdējā situācija ir vēl bēdīgāka, jo mēs sagaidīsim 1. janvāri ar vairāk nekā 3000 cilvēkiem, kur gaida rindā. Šis te dzirdes aparāts, viņš savu resursu izstrādā 5 gados, bet rindā cilvēks var iestāties tikai pēc šiem 5 gadiem. Tas nozīmē tikai vienu, ka viņš izmanto savu dzirdes aparātu 5 gadus, pēc tam iestājas rindā, un pēc tam gadus 2, varbūt pat vairāk, tas viss būs atkarīgs no finansējumu, gaida šo tehnisko palīglīdzekli no jauna. Tas nozīmē kādu 7, 8 gadi. Mēs, kad izsniedzam dzirdes aparātu, mēs dodam garantiju 2 gadus, un pēc tam visu laiku, kamēr persona izmanto dzirdes aparātu, mēs nodrošinām arī servisu, viennozīmīgi. Ja? Turklāt ir pēc mūsu apstiprinātās kārtības ir tā, ka maznodrošinātās personas un trūcīgās personas, kuras izmanto mūsu dzirdes aparātus un tie viņiem sabojājas, mēs viņiem remontējam bez maksas. Mēs pērkam tieši no ražotājiem, un tas ir ļoti liels solis uz priekšu, es uzskatu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kad tehnisko palīglīdzekļu centrs strādāja un organizēja dažādas iepirkumus, līdz ar to starpnieki, protams, pacēla cenas. Mēs strādājam ar tiešajiem piegādātājiem. Tie ļoti labi piegādātāji, mēs ar viņiem sadarbojamies jau daudzus gadus, un līdz ar to mēs varam teikt, ka mums ir ļoti kvalitatīvi tehniskie palīglīdzekļi. Ja persona vēlas saņemt dzirdes aparātu, pirmais solis, kas viņai ir jādara, ir jāgriež pie savu ģimenes ārsta vai ārstējošā lora un jāizklāsta savu problēmu. Ja doktors konstatē, ka tā patiešām ir tāda problēma, ko nevar atrisināt medicīniski, tad viņš viņu nozīmē pie mums. Ir speciāla forma, visi doktori to ļoti labi zina, kur ir jāizpilda ārstam, jātaisa audiogramma, audiogramma jāliek klāt pie šīs te formas, un tas ir viss. Personai jāierodas pie mums, jāuzraksta iesniegums, un mēs viņu pieņemam rindā. Tā procedūra ir diezgan vienkārša. Ja viss ir kārtībā, viņš saņem pirmo vēstuli, ka viņš ir uzņemts rindā un ka viņam jāgaida vienkārši rindas kārtībā, kad viņš to saņems. Ir virkne cilvēki, kuri var saņemt dzirdes aparātu steidzamības kārtā. Tas arī ir ļoti svarīgi. Ja? Bērni, tie, kas studē, strādājoši, kuriem nepieciešami ir dzirdes aparātu darba vajadzībām, sportisti. Bērni ir mūsu prioritāte, protams. Šobrīd es domāju, ka ja arī paliks vēl rinda uz 1. janvāri, tad tikai tiem bērniem, kuri būs iestājušies burtiski tagad, šo mēnesi, teiksim, ja, kur vēl nav pārbaudīti dokumenti, kur vēl nav saņēmuši šos uzaicinājumus. Bet principā es domāju, ka bērniem rindas nebūs. Lielākā problēma, ar kuru mēs sadūrāmies, un kurai mēs nebijām godīgi sakot arī gatavi, ka ļoti daudz cilvēku ir neapmierināti ar surdotehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, jo ir jāgaida ļoti ilgi. Ne jau mūsu darba kvalitāte, nē, bet tas, ka ir jāgaida ļoti ilgi. Tā ir mūsu lielākā problēma. Bet sevišķi sāpīgi tas ir, ja mēs esam spiesti, lūk, jūs tagad redzat, kā tas notiek, kad cilvēks piesakās rindā, un sevišķi sāpīgi mums ir pateikt, ka tev būs jāgaida varbūt 2 gadi, varbūt 3 gadi, atkarībā no finansējuma. Ja mēs ļoti labi zinām, ka mums ir tik daudz cilvēku, kuri pieteikušies uz dzirdes aparātu un kuri neatnāk pakaļ. Pat nepaziņo mums, kāpēc viņi nav atnākuši. Un tad paiet kāds laiks, un mēs sūtam atkārtotas vēstules. Un tad paiet 6 mēneši, un tikai tad mēs varam viņus ņemt ārā no rindas. Vienkārši tas ir sāpīgi, jo tik daudziem cilvēkiem šie tehniskie palīglīdzekļi ir vajadzīgi, un tik daudz cilvēki ir neapmierināti ar šīm patiešām nenormālajām rindām.
Vienkārši ir žēl, ka dažu cilvēku, diezgan daudziem žēl cilvēku bezatbildības dēļ, ir tā, ka citi cilvēki atkal nevar saņemt savlaicīgi šos te dzirdes aparātus. Tie cilvēki, kuri pie mums saņēmuši dzirdes aparātus, ka viņi bijuši apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti. Es reāli ceru, ka tas tā ir. Katrā ziņā sūdzības mums nav bijuši par darbu kvalitāti. Vienīgās sūdzības, kas mums ir bijuši, tas ir par to, ka patiešām šausmīgi ilgi ir jāgaida. Un ņemot vērā, ka pamatā mūsu kontingents tomēr ir veci cilvēki. Saprotiet, vienkārši trūkst vārdu atbildē, ja mēs dzirdam, ka mēs sakam, būs jāgaida 2-3 gadi, un cilvēks pasaka, līdz tam brīdim es nemaz nenodzīvošu. Tas ir patiešām tīri psiholoģiski mūsu kolektīvam smagi. Mēs ļoti gribētu, lai šiem vecajiem cilvēkiem, arī bērniem, nebūtu jāgaida tik nenormāli ilgi.